Labs rīts jūlijā, vasaras vidūcī. 25. laikam. Jā, 25. jūlijas. Mēģināju šodien savu standarta versiju. Kafiju, cigaretes un mandiļu kūku. Nu, šitādu es nebiju ņēmis, šitā pagaršošu, kas tā ir, kaut kas jauns. Nu, priekš manis jauns. Es laik tās paštalnatas ņēma šito, es izdomāju, ka jāpagaršo šitā. Jā, jābrauc pelst. Laiks labs, soli. Jau no rīta jau diezgan tāds silts. Jūtam būs, pēcpusdienā būs jau, kā viss šitās dienas, man bija pāri 30. Arī karstuma vilnis pie mums atnāca. Kad brīvdiena, tad jau ir šveini. Tad, kad jāstrādā, nu, diez kas nav. Labi, pēc tam vēl kaut ko pafilmēšu, ka ceļā pagaidām. Ceļā uz Pludmalu bija iebraucis sambarās kā vietējā Maksimā. Nu, nē, bet, veikala tīkls Portugāļu gados. Nopirkšu saldumus. Un ne tikai arī pusdienas jābrauc. Tūlīt tālāk uz Pludmalu. Es zinu, ka vēlāk ēst gribēsies, pusdienas gribēsies, tā kaut kāds gaļas. Kaut kāds maizītes, kaut ko nopirku, lai var saulītā gulēt un priecāties par dzīvi. Čartavas saldumiem pēdējā laikā vēl. Jehē beidzot tas klāt. Nekā šodien. Tā izskatās, bišķiņi ir iepūsts augstais ūdenis, jo migla. Augšā ir silds, karsts pat. Te ir ieplaka, un reku tāda viss miglā veidojās. Bet, tas ir labi, nav karsts. Šiten augšā ir. Labi, braucam gulēt smiltiņās. Izskatās tā, baigi kulīgi. Viss migliņā, bet cilvēku daudz. Feini. Un ko, ejam mēģināt ūdeni. Kāds te ir šitajā aizvējā miglā. Jā, un neejam aizvējā, bet šitajā miglā. Wow! Jā, jūt, vēs. Attiecībā pret, kad es biju pāris dienas atpakaļ, tad bija stingri siltāks. Šeit arī jūt kaut kādas ziemeļas traumas ienākušas. Ieņurko, tad ir labi. Tad nav nekāda vaina. Reku tā smukā klints. Tagad redzēt, viņš švaki. Tagad priekšā viss kā migliņa. Tad, kad saulains, tad viņi baigi feini izskatās. Tas baigais kontrasts. Tie zaļie koki, viņi tāds zilgan pelēcīgs. Tāds staps. Tas arī labs. Labi, taisim ņūri vēlreiz. Un tā izskatās šeit, ka saulīt uzspīdē. Tā klints. Smuki. Man patīk. Ir feini. Galvenais, ka es saku, ka tagad nav sen nebija šitā. Augšā ir karsts un šitan te tiešām tāds patīkams vēs. Ne tas kā augsts, bet nav tā lielā suta,
kā saulē, kā augšā tur ir vienkārši ilgāk ēst, un tev visu laiku to vien gribas kā ūdenī sēdēt. Nu, ģipa karstu bišķi tā kā. Jā, tur vajag, kas aizvērās ciet. Šodien man te plāniņš diezgan ilgi līdz pat vakaram. Nu, līdz kādiem 5 točni. Jānosēž. Jāatpūšās kārtīgi. Beidzās šodienas kaifošana. Jābrauc uz mājām. Visu beidz. Sauļoties, peldēties. Šodien interesants gadījums. Viņš guļ, nevienu neiztiek, sauļojos. Un pēkšņi arī smieklīgi tieši. Galvenais, ka blakus tieši, nevis kaut kur tur tālāk kaut kāds, nezinu, pāris cilvēku, zini, tipā. Bet, nu, tieši, es, kur guļu, un man tieši blakus skatos atnākusi. Čipa čalis ar meitu, nu, mazu meitaini tādu, kur nezinu. Nu, maza, nu, 4, 5, 6 gadi. Un puišalis tas tāds lielāks, kaut kādi 11 gadi. Un tas fāterīts. Viņi kaut ko tur ņemās, darās, ceļ teltiņu savu, liek dvielīšu, un es pēkšņi dzirdu, ka mazais meitenes tēvam saka skaidrā latviešu valodā, kad kaut kas tur, nezinu, kaut kas viņai tur nepatika. Es sapratu, ka johaidī latvieši. Man galvenais ir tieši blakus, nu es ko, nu sāku runāties, sāku to veids runāt, kad jā, no Rīgas, bet nu izrādās, viņi te nav pirmā reize Portugālē. Viņiem te patās Setubalā, sievas tēvs dzīvo izrādās un strādā te kaut kur kuģi rūpnīcā. Viņi katru vasaru braucot ciemoties. Viņi baigi jau priecājās par Portugāli. Bet arī tā interesanti, ka viņš arī tā bija noškājās. Iedomājies, ka tieši, un arī tā tipiski, ka blakus, ka nekur kaut kur tur pa gabalu vai kā, vai kur, un tieši kaut kā atnāca un sagadījās, ka tieši man blakus. Pirmo reizi par šiem gadiem īstenībā. Davai. Tā, līdz nākošam seansam.